interesanta pieredze no Polijas fermeriem. Tādiem, kas slauc govis 4 līdz 5 laktācijas vidēji, un vidēji no govis 13,000 kg piena 305 dienās, ja, kā mums tikko saimnieks teica. Un šeit ir viens no zālēm maisījumiem, kur viņš audzē, tas ir Barenbrug Alpha Value, bet viņš mazliet atšķirās no tā Alpha Value, ko mēs piedāvājam un pārdodam Latvijā un ko mūsu klienti un saimnieki lieto Latvijā. Ar ko viņš atšķirās? Tātad šitais ir pirmā gada zālais, šogad sēts, un te ir bijis viens pļāvums. Tagad gaidu otro pļāvumu, jau augsts ir 50 centimetri. Un kas šeit ir interesanti, šeit gandrīz nav nezāle, nav nezāles redzams, nav. Un arī pirmajā pļāvumā šeit nezāļi nav bijis. Šeit iepriekš auga rudzi, bet ko viņi dara savādāk, ko viņi dara mazliet interesanti. Viņiem tajā zālājuma maisījumā bez lucernas, kas ir pārsvarā, ir arī, protams, mīkslapa niedrauzene, bet arī viņi lieto Aleksandrijas āboliņu. Aleksandrijas āboliņš ir viengadīgais, un vēl vairāk tas nav tikai viengadīgais, tas ir viena pļāvuma āboliņš. Viņš ļoti strauji attīstās, ļoti līdzīgs izskatās lucernai, tāpēc, kad viņš sadīgs, tik grūti atšķirt, kur lucerna, kur āboliņš. Un viņš ļoti ātri aizņem tās vietas, kuras citādi aizņemt nezāles. Un tāpēc nezālēm nav iespēja attīstīties. Pēc pirmā pļāvuma šis āboliņš pazūd. Viņš ir viena pļāvuma āboliņš, pat ne viengadīgais, bet viena pļāvuma. Pasties, kā tā lucerna, te ir pār pa 50 centimetriem jau. Nu, lūk, tas, ko viņi vēl dara, viņi papildus 35 kg izsejas normai tam Alpha Value maisījumam pievieno 5 kg viengadīgu aireni, arī no Barenbrug. Un tā viengadīga airene arī faktiski tā kā virsaugs, re, ka viņi ir ļoti skaisti, ja, bagātīgi, un viņi arī aizņem tukšās vietas, un re, kā viņi izskatās, neļauj attīstīties nezālē. Pasties, te nezāļi, kaut kāda virziņa apakšā te mokās, bet tā aizies bojā. Nu tā, man liekas, lieliski pieredze, ļoti skaists lucernes, šobrīd vairāk lucernes, un stiebrzāļu, un arī āboliņu lauks. Starp citu par āboliņiem aizmirst pateikt. Šim Alpha Value maisījumam ir klāt arī daudzgadīgais sarkanais āboliņš, re. Kāpēc sarkano viņi jauc? Tāpēc, ka, kā mēs zinām, ir vietas laukā, kur lucerne sevišķi labi jūtās. Bet āboliņš tur jūtās labi. Pasties, kāds skaistuls, re? Šitāds te milzenis, re? Nu, lūk, tā kā šis ir lucernes, mīkslapa niedrauzenes, viengadīgā āboliņa un daudzgadīgā sarkanā āboliņa un viengadīgās airenes maisījums. Brīnišķīgs lauks, brīnišķīgs zālājs, liels ražas, kalpo vismaz 4 gadus. Visiem to novēlu. Čau!